Mīļā planēta Zeme un viss dzīvais uz tās ir visa kosmosa viena lielā daļa, savstarpēji saistīta. Viss ir viens. Viss dzīvais vibrē pozitīvajās enerģijās, un kosmos atbild ar to pašu, jo viss, ko dara viens, ietekmē visu vienoto lielumu. Ik mirkli mīļā Zeme izmaina sevi iekšēji uz labo un pozitīvo, tīrāku, dzīvo esību, izstarojot to uz āru. Tādējādi mainās arī ārējā pasaule. Mīļā Zeme ir mīlestības starojoša un harmoniski saplūst ar ārējo pasauli. Ārēja pasaule cieņpilni atbild ar pateicību mīļai Zemei un saplūst ar to mīlestībā, apgūstot jaunas gaismas un beznosacījuma mīlestības formas. Kosmos atbild ar to pašu. Gaismas laika telpa vienotā veselumā, dievišķa rada vienotā, kolektīvā saprāta enerģijās. Mīļajai Zemei ir sava gaismas un mīlestības laika telpa šeit un tagad, kur beznosacījuma mīlestība ir visur esoša. Mīļā Zeme vibrē labās un pozitīvās jūtās un sajūtās, un to viņa arī pievelk. Tas viņā arī piesaistas. Tā skaitā prieks, arī laime, cieņa, labestība, labdarbība, likumība, veselība, domu, vārdu, likumība, cieņa pret sevi, visu dzīvo, pozitīvā sadarbība ar visu dzīvo, arī sadarbība ar kosmosu un planētām, citās saules sistēmām esošām. Mīļā Zeme rada harmoniju un mīlestību pret sevi. Viņa mīl sevi, viņa dzīvo. Zemīte dara to, kas viņai jādara. Rada beznosacījuma mīlestības vibrāciju, frekvenci, dzīvību, laika telpā šeit un tagad. Dievišķajā sadarbībā. Zeme izprot gaismas plāna notiekošo lietu sakarības, izprot savu gaismas un mīlestības evolūcijas augšupējas nozīmi visā lielajā kosmosā. Tādējādi viņa pieņem sevi un citus tādus, kādi tie ir, un ir sadarbībā ar ikvienu dzīvības formu uz Zemes un kosmosā. Kosmiskās dievišķās mātes enerģijas caur viņu plūst un palīdz tam apzināties jaudu un potenciālu un šo formu iemiesošanas vajadzības šeit uz Zemes un kosmosā. Zeme jūt un redz ikvienu, kam ir vajadzīga palīdzība, un to dara samīļojot. Bez nosacījuma, tāpat vien. Mātes šopulīti auklējot. Viņa harmonijā ir ar sevi, un spēcīgs beznosacījuma mīlestības magnēts visam, kas ir dzīvs. Viņa pievelk visu ar mīlestību. Pasaule, kosmos atspoguļo māmuļas Zemes labo un pozitīvo stāvokli un otrādi. Māmuļa Zeme tic sev, savai radīšanas enerģijai, gaismas plānam, un viņa apzinās dzīvās formas vajadzību uz Zemes un to sadarbību ar citām dzīvām formām. Viņa izprot cēloņu un seku likumus darbību. Zemes iekšējā pasaule ir mīlestība, vienotība, harmonija. Ar darbu un garīgi, harmonija ar dabu un garīgai attīstībai ir dominējoša nozīme. Tā atspoguļo ārējo pasauli, un katrs cilvēks individuāli pāriet uz augstākajām vibrācijām, taču vienlaicīgi kopā harmoniski ar dzīvo būtību planētu Zeme. Notiek pozitīva savstarpēja saskarsme caur labestību, mīlestību un harmoniju. Sirdis ir atvērtas un viss ir dzīvs. Viss ir vienotā veselumā. Zeme, kosmos, daba, cilvēks, dzīvnieki, visaugstākais kosmiskais radītājs ir vienots veselums. Ir vienotā veselumā apzināšanas, sajušana
un darbošanās kopā ar visu, kas ir. Laiks ir punktveida, darbojās pēc principa šeit un tā. Viss ir gaismas un mīlestības sinhronitātē un harmoniskā kustībā. Zemes un pasaules gaismas plāns ir pareizajā laikā, pareizajā vietā, ar visu, kas nav un visu, kas ir. Visaugstākā kosmiskā radītāja vārda. Visaugstākais kosmiskais radītājs vada savu dievišķo formu, savu gaismas plānu, savus gaismas dievišķos procesus vienotā veselumā ar mīļo zemi. Zeme ir vieta gaismas garīgai izaugsmai un pašrealizācijai. Dzīve tiek veidota ar sirds smadzeņu vadību. Mīlestība. Mīlestība ir visur esoša, labas un pozitīvas jūtas un sajūtas. Kosmos sinhroni atbild, realizējot tīro nodoli. Paplašinās apziņa. Ir gaismas plāna apzināšanas šeit uz zemes, dvēselēm un zemē aktivizēt harmoniski gaismas īstie scenāriji. Visi izjūt mīlestību pret sevi un citiem. Mēs esam vienoti beznosacījuma mīlestībā un bagāti dodam, dziedinam, samīļojam un katru esību, caur katru esību visaugstākais kosmiskais radītājs izpauž savu gaismas plānu. Cilvēkam ir apjausma par to, ka viņš ir vienots ar dabu. Daba atbild ar to pašu. Dabas dievišķie ritmi ir aktīvi. Zemītē viss labais un pozitīvais ir kļuvis par pastāvīgu enerģijas plūsmu. Šī ir mīlestības plūsma. Viss balstās tikai un vienīgi uz paplašinātu apziņas attīstību. Un caur dievišķo gaismas esību notiek labo un pozitīvo notikumu un situāciju un patieso gaismas scenāriju aktivizāciju. Saskaņā ar visaugstākā kosmiskā radītāja gaismas plānu. Un uz zemes ir pieņemšanas un mīlestības enerģijas. Uz zemes ir dievišķā forma prem. Paldies!